Čau! Kādu laiku neesmu licis video. Darbus esmu steigā darījis, visu laiku lietains laiks un rudens nāk, rudens darbi. Kā jau jūs fonā redzat, darbnīcai jumts uzlikts. Beigās nonāca pie slēdziena, ka vajag likt bleķa jumtu. Un jā, uzliku. Šitajā video nofilmēšu, parādīšu to, kas ir noticis. Aizvakar bija lielā vētra. Un parādīšu, kas ir salauzts, kas nav salauzts un ko esmu izdarījis pa šo laiku. Darbnīcai jumts ir gatavs. Arī lampiņas redz, kur esmu uzlicis. Iekšpusē vēl bardaks, bet uzbērts keramzīts. Esmu sācis siltināt sienas, jumta loks. Pēc lielajiem lietiem grāvī daudz ūdens un vispār viss ir diezgan slapši. Tā, apmēram tā, blakus šeit tā cirsma. Redz, kur tur ir viena liela apse nogāzusies. Redz, kur viena. Šī ir pārkritusi pāri grāvim uz mūsu zemes, tā kā galotni varēsim noplucināt. Un aiziešu uz priekšu, parādīšu vēl uz pusēm pārlūzis viens koks. Tā, redz, kur uz pusēm pārlūzis un viss iekrits pie mums iekšā. Tā kā malciņa. Tad nu iekšā arī parādīšu. Redz, kur krāsnes vietu esam izflīzējuši. Nu vēl šitais jāpabeidz. Un šeit, kur paredzēta mūsu guļamistaba, šeit es pagaidām strādāju, kamēr darbnīca tiek remontēta. Jā, nu video tagad sanāk maz likt, jo viss tādā diezgan steigā sanāk darīt. Un tad jau, protams, nav ne laika, ne vēlme filmēt, kaut ko rādīt. Tā kā, teiksim tā, šī sezona ir beigusies. Gaidat nākošo sezonu, tad būs jauni darbi, jauni video. Visticamāk pavasarī. Pa ziemu, kā saka, jāpiekrāj naudiņi, jāsapērk materiāli, jo vispār plāni ir lieli. Pirmkārt jau darbnīca, pa ziemu tiks darbnīca remontēt, un ja šo to safilmēšu, sanāks samontēt, pa ko arī samontēšu, parādīšu. Bet plāni lieli ir. Mājai pirmkārt vajadzētu visu otro stāvu tā kapitāli, bet par to es jums citreiz stāstīju. Ir plānā, šeit, kur mausu sakrauta, tur pagrabu taisīt. Nezinu, vai nākošu gadu sanāks vai ne. Kas tad vēl? Pavasarī gribētos ceļam ritīgi pieķerties. Tas, protams, viss. Jūs jau saprotat, tā viss ir naudas lieta, tas viss ir laiks. Tā kā turpiniet sekot un tad jau redzēsiet. Kā saka, ziediņos nekas neapstājās. Atā!